Labdien, dargie skolēni! Es esmu vēstures un sociālās zinātnes un ekonomikas skolotāja Irina Kozlovska. Šodien es jums piedāvāju savu prezentāciju par tēmai darbā tiesiskas attiecības. Rīgas 1. vidusskola 12. klasē uzņēmdarbība pamatī kursu. Tā ir pēdējā tēma mūsu lielajā tēmā darba tirgus, kurā saistītā ar tiesiskas attiecības. Kādi jautājumi mēs šodien paskatīsimies? Plāns. Tad mums galvenais ir sasniedzami rezultāti, darba tiesiskas attiecības regulēšana, iesaistīšanas darba tirgu, secinājumi un avatu saraksts. Tā, sāksim no sasniedzamie rezultātiem. Kādas ziņas un prasmes un iedzēnus jums jāzina pa šajā tēmai. Vispirms ziņas. Pirmais. Šobrīd darba tirgus tendences nosaka globalizācija, tehnoloģiskas pārmaiņas un demogrāfija. Tāpēc izglītības sistēmai ir jāseko līdzi darba pieprasījumam. Otrkārt, objektīvs rādītājs par strādājošo novērtējumu darbu tirgu ir atalgojuma līmenīs. Treškārt, darba algu ietekmē uzņēmdarbība vide, uzņēmuma iekšējie faktori, darbiniekam izvirzītas prasības un veicamā darba raksturs. Un ceturtais moments – darba līgums ir rakstveida noslēgts pamatdokuments, kas stājoties darbā tiesiskajā attiecības ar darba devēju regulē savstarpējas attiecības starp darbinieku un darba devēju. Kādas prasmes? Izvēlas kritērijus, kas sekmē efektīva lēmumu par stāšanos darba tiesiskais attiecības pieņemšanu. Galvenie iedzēni tādi kā darba tiesiskas attiecības, CV, motivācijas jeb pieteikuma vēstules un darba līgums. Sāksim no pirmā jautājuma – darba tiesiskas attiecības regulēšana. Darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas satversme. Kā jūs zināt, satversme tas ir mūsu valstī pamats likums. Latvijai saistošas starptautiska tiesību normas arī regulē un reglamentē darba likums un citi normatīvi akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darbiniekiem iesaistīties un pārzināt savas tiesības un pienākumus mūsdienas ir ērtāk nekā jebkad agrāk. Vēl kādas institūcijas ir saistīti ar darba tiesiskas attiecības. Vispirms Labklājības ministrija, ekonomikas ministrija, kultūras ministrija, tiesības sargs, valsts ieņēmumu dienests, valsts darba inspekcija, veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, patentu valde, valsts kancelēja, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Nacionālās veselības dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra un Latvijas Brīvā arotbiedrību savienība. Jūs redzat, cik daudz valsts organizācijas, institūcijas piedalījās darba tiesiskas attiecības regulēšanā. Otrais jautājums – iesaistīšanās darba tirgū. Iesaistīties darba tirgu var dažādi, kā darba ņēmējs, darba devējs, pašnodarbinātā persona, arotbiedrības vai profesionālas darbības veicējs. Kas ir darba ņēmējs? Atkārtosim. Tas ir fiziska persona, kas uz darba līguma pamatā
par noslēgto darba samaksu veids noteiktu darbu darba devēja vadībā. Darba devējs – fiziska vai juridiska persona, vai arī tiesībspējīga personāla sabiedrība, kas uz darba līgumu pamatā nodarbina vismaz vienu darbinieku. Kur var atrast darba vietu? Šodien ir ļoti daudz iespējas, un daudz vakances. Vakances piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra, NBA. Tāpat darba vietu var atrast interneta portālos cv.lv, cvmarkets.lv, prakse.lv un citi, kā arī sludinājuma portālos ss.com, zip.lv. Daudzi uzņēmumi ievieto informāciju par brīvajām vakancēm savas mājaslapā vai lapas. Reklāmas izveidojumos un lairakstos Nodarbinātības valsts aģentūrā arī ir informācija par vakances. Iegūstas informāciju no rādiem, draugiem, paziņām. Tas arī ir viens no dažiem avotiem, kā mēs varam uzzināt par kaut kādu vakanci jaunu. Ar biroju palīdzību, kas par samaksu atrod darba vietas Latvijā un ārzemēs. Tā. Lai tavs pieteikums uz vakanci tiktu pamanīts, ir nepieciešams profesionālais CV, curriculum vitae, jeb dzīves apraksts. Dzīves aprakstā un CV mērķis ir sniegt pārskatāmu priekšstatu par dzīves gaitam, izglītību, darba pieredzi ar mērķi, lai potenciālais darba devējs būtu interesēts uzaicināt uz darba interviju. CV iekļaujamā informācija. Vispirms, ko mēs rādām CV? Personas dati, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, telefons. Mērķis, vakance, uz kuru tiek pretendēts. Izglītība, mācību laika periods, izglītības iestādē, specialitāte. Šī informācija jāizsniedz kronoloģiski atgrieztā secībā. Pirmā jāmin to izglītības iestādi, kura tika pabeigta pēdējā. Arī darba pieredze jābūt līdzīgi kā ar izglītību. Jāsāk darba pieredzes apraksts ar pēdējā darba vietas aprakstu. Minot laika periodu, kad tika strādāts, darba vietas nosaukumu, ieņemamu amatu, īsu pienākumu uzskatījumu. Arī vajag rādīt informāciju papildus izglītībā. Kursi, semināri, pašizglītošana ceļa, apgūtas prasmes, zināšanas tiek aprakstīti tāda paša kārtība kā izglītībā. Valodu zināšanas. Jāmin valodas, kuras tiek pārvaldītas, kā arī jāprecizē, kādas ir šīs zināšanas brīvi, sarunvalodā, pamatzināšana, dzimtā valodā. Valodu zināšanas var novērtēt, izmantojot Eiropas valodu pase, kas ir standartizēts Eiropas līmeņa dokuments, kas palīdz noteikt un demonstrēt savu svešvalodu zināšanu līmeni un lingvistisko pieredzi, neatkarīgi no tā, vai valodu apguvāt formālajā izglītībā vai ārpus tās. Citas prasmes, piemēram, datorprogrammas, Excel, Word, PDF un citi, kuras tiek pārvaldītas autovadītāja apliecībā. Bez uzskatītājiem CV sadaļām ir iespējams aprakstīt arī intereses vai hobijus, kā arī dot atsauci par rekomendācijām. CV veidlapas var iegūt Eiropas mājas lapa. Kad jūs spiežat šeit pogu, jūs varat apskatīt, kā izskatās
Eiropas standarts, ja, CV Eiropas standarts. Šeit es jums arī gribu parādīt nelielu piemēru, ja. Jūs arī varat kopēt šo linku, ja, un apskatīt vēl tuvāk, ja, savā brīvajā laikā. Nu, redziet, kādā formā izskatās CV, ja, kā es runāju, vārds uzvārds, šeit var parādīt savu foto, ja, adrese, telefonu, visa informācija, par kādu es runāju iepriekš. Arī šodien ļoti svarīgs vēl viens dokuments vai moments, ja, kuru arī prasīja darba ņēmējs, kad mēs gribam iestāties kaut kāda jauna darba vieta, ja, vai vakancēs. Tas ir motivācijas jeb pieteikuma vēstules. Motivācijas vai pieteikuma vēstules mērķis ir demonstrēt potenciālajiem darba devējiem piemērotību un motivāciju, sākot darbu iecerētajā vakancē. Informācija, kas tiek iekļautā motivācijas vēstulē, ir šāda. Rakstot motivācijas vēstuli, ievērojiet lietišķās sarakstes pamatprincipus. Lapas augšējā labajā stūrī tiek minētas adresāta koordinātes, zemāk nosūtītāja adrese un datums, kad jūs izveidojat vēstulē. Motivācijas vēstulī pieņemt adresēt konkrētam cilvēkam uzņēmumā, taču, ja nav zināms cilvēka vārds un uzvārds, var izmantot uzrunu cienījuma kundzes, godīgais kungi. Adresēt to uzņēmuma personāla daļai vai noformēt vēstuli kā pieteikumu. Pirmajā vēstules daļā ir jāsniedz atsaucies uz informācijas avotu, no kura ir uzzināts par šo vakanci. Otrā daļa ir izverstākā, tā ir jānodemonstrē savas atbilstība izvirzījām mērķim. Jāapraksta, kāpēc esat piemērots šim amatam, ko līdzīgi jau esat darījis, kādas ir īpašas iemaņas, sasniegumi, kāpēc esat interesēts strādāt šajā uzņēmumā, kāds varētu būt ieguldījums uzņēmumā. Vēstules trešā daļa ir nobeigums, kurā ir jānorāda, kā priecātos, ja saņemtu uzaicinājumu uz interviju, lai klātienē varētu parunāt piemērotību attiecīgajā vakancī. Un neaizmirstiet vēstulē parakstīt ar savu parakstu, ja? Un pēdējais ļoti svarīgākais dokuments ir darba līgums, kurš šodien arī regulē un reglamentē darbas attiecības. Darba līgums ir rakstiskā vienošanās starp darba devēju un darba ņēmēju, kas parakstī tiek noslēgts 2 eksemplārus. Līgumā vajadzētu precīzi atrunāt darba vietu, darba pienākumus, darba samaksu, iespējamas privilēģijas, darba līgumā ļaušanas nosaucījumus. Darba ņēmējam izdevīgāk līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku, taču darba devējs var noteikt arī pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem. Ja darba devējs ar darba ņēmēju noslēdz darba līgumu uz noteiktu termiņu un darba attiecības turpinās arī pēc noteikta termiņa, šis līgums automātiski kļūst par beztermiņa līgumu. Pēc darba līguma noslēgšanas darba ņēmējam būtu jāpārliecinās, vai ir izdots rīkojums par pieņemšanu darba un ir aizpildīta nodokļu grāmatiņa. Nodokļu grāmatiņu mēs varam šodien redzēt digitāla formātā, ja? Varam iet caur Latvija.lv vai caur internetbanku, ja? Un uzreiz varam redzēt, mums ir vai nav nodokļu grāmatiņa.
Darba attiecības regulē galvenokārt darba likums. Jā, Latvijas Republikas darba likums. Tur, ja mēs spiežam pogu, varam atvērt darba likumu, jā, un arī apskatiet visi, jā, svarīgi momenti, jā, darba tiesību sistēmā un tās pamatprincipi, jā, un citi arī šeit ir, jā, ļoti, ļoti svarīgi aspekti, jā. Kā jums būs brīvs laiks, jūs varat paši visu izlasīt, jā, un padomājiet, vai jūsu darba līgumā, varbūt jūs strādājat, viss ir tā, kā ir likumā, jā. Tā, un kādi ir secinājumi par tēmu? Darba tiesiskas attiecības ir būtisks instruments, kas nodrošina harmoniskas un taisnīgas darba attiecības, vienlaikus aizsargājot gan darbinieku, gan darba devēju intereses. Izstrādājot un ievērojot skaidru regulējumu, ir iespējams veicināt ilgtermiņa stabilitāti un sociālo taisnīgumu darba tirgū, kā arī sekmēt uzņēmumu ilgspējīgu attīstību un darba tirgus pielāgošanas mūsdienu izaicinājumiem. Kādi avoti es izmantoju savā prezentācijā, tas ir karjeras centrs.lv, Eiropas pass.lv un ļoti laba teorija ir vietne naudas skola.lv. Paldies par uzmanību! Ceru, ka viss bija skaidrībā. Ja būs ierodas kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet man, es atbildēšu, jā, un mēs varam atrisināt jebkuru problēmu, jebkuru jautājumu. Šodien man ir viss. Jauku jums dienu, visu labu!